Labdien, cienījamie klausītāji! Turpinām mūsu kursu medicīnas socioloģijā, un šodien ir piektā lekcija. Runāsim par veselību nosakošajiem sociālajiem faktoriem, VNSF, veselības dzīvesveidiem. Tos mēs gan tā garām ejot pieminēsim seminārā, vairāk izskatīsiet. Par garīgo veselību, ģeniālo Rozenhāna eksperimentu un par postmodernismu un postpatiesību. Un tā tad. Veselību nosakošie sociālie faktori, jeb tas, ko angļu literatūrā jūs sastapsiet kā Social Determinants of Health, jeb SDOH, VNSF, aptver plašu faktoru spektru, kuru ietekmē ienākuma atšķirības starp iedzīvotāju grupām, izglītības līmenis un piekļuve izglītībai, vides un mājokļu kvalitāte, darba vides riski, veselības un drošības regulējumi, sociālā kohēzija, politiskā un ekonomiskā stabilitāte. Šis te arī ir viena no tādām mantrām, ko mēs atkārtojam viscaur kursam, kā veselība būtībā ir sociālo faktoru ietekmes rezultāts. Nu, un jūs tur varētu dažādi ranžēt šos faktorus, tad bildītē jūs redzat mortality, morbidity, health expectancy, health care expenditures, health status, functional limitations. Tie ir visi tie rezultāti, kas izriet no šiem sociālajiem faktoriem. Nu, lūk, tā kā šo te lūdzu paturiet gaišā piemiņā, gaišā atmiņā, lai eksāmenā un testos vienmēr atcerētos, ja, ka ienākuma, izglītība, dzīves kvalitāte, mājokļa kvalitāte, darba vide un sociālās vides šī saistība plus politiskā un ekonomiskā stabilitāte ir tas, kas būtībā galvenie nosakošie faktori, šie ārējie struktūrālie faktori. Pastāv tieša korelācija starp veselību un ienākumiem. Respektīvi, mēs varam runāt par to, ka nevienlīdzība nozīmē nevienlīdzību arī veselības jomā. Un ir dalījums sociāla-ekonomiskajos slāņos, protams, nodrošinātajiem, maz nodrošinātajiem. Un tas rada nevienlīdzību veselības jomā, kas pastāv visās sabiedrībās. Un te mums ir tāda šī socioloģija zelta likuma formulējums. Cilvēkiem zemākajās sociāla-ekonomiskajās grupās ir vissliktākā veselība un īsākais dzīves ilgums, neatkarīgi no tā, cik attīstīta ir sabiedrība. Tiem, kam mazāk naudas, tiem ir sliktāka veselība. Tāds būtu šī likuma superīsā versija. Nu, lūk, saistības starp sociālo-ekonomisko statusu un veselību sastāv no daudz vairāk faktoriem dabiski. Tur ir gan tieša saistība, šī materiālā bagātība un labumi. Labuma pieejamība veicina labu veselību, izglītību un spēju apmaksāt medicīniskos izdevumus, veselīgu pārtiku un sportu. Ir droša dzīvesvieta, ir labs transports, kas nodrošina arī tādu piekļuvi veselības aprūpei. Un ir netieša saistība, un tas ir psihosociālais stress, kas saistīts ar materiālo resursu trūkumu. Tā ir hroniska finansiāla spriedze, piemēram, pastāvīga cīņa, lai atrisinātu ikdienas problēmas. Ar būtībā nepietiekamiem resursiem naudas vienmēr ir par maz, un tas rada tās augtās bioloģiskās kaskādes, iekaisumu un imūnsistēmu disregulāciju, kas pastiprina hroniskas slimības. Finansiālā spriedze, un te mēs pienākam interesantai tādai psihosociālai problēmai, ko darīt. Jeb kāpēc cilvēkiem, kam ir maz naudas, kā tas ietekmē veselību? It kā tiešā veidā nē, bet kas tur notiek? Pirmkārt, finansiālā spriedze mazina paškontroli. Personas, kas piedzīvo finansiālu stresu, biežāk smēķē, lieto alkoholu, ēd nepilnvērtīgu uzturu un nesporto, jo visu dienu tā teikt, sevi kontrolēt ir grūti, un tad gribas atlaist. Vispār tā kontrole un paškontrole ir liela problēma mentālajā stabilitātē. Stingrāku uzvedības paškontroli vēsta pētījums noved pie tā, ka cilvēkam ir jāpārvar vairāk kārdinājumu un biežāk jāpieņem grūtāki lēmumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tik daudz enerģijas ir jātērē, kā beigās psiholoģiskā funkcionēt spēja vienkārši samazinās, jo ir jāvelta visi spēki, lai vienkārši sevi savāktu. Un beigās arī savākt vairs neizdodas, jo paškontrola notrulinās. Tad mēs eksistējam tādā režīmā starp kontroli un bezkontroli, un tas rezultējās veselības zaudējumos.
Izglītība tā ir veselības pratība un spēja izdarīt apzinātu izvēli. Izglītība ir cieši saistīta ar paredzamo dzīves ilgumu, saslimstību, uzvedību veselības jomā, to health behavior, un izglītības iegūšanai ir svarīga loma veselībā, veidojot iespējas, nodarbinātību, ienākumus. Jā, tas ir no The Lancet publikācijas, ka education a neglected social determinant of health. Nu, ka izglītība tomēr ir viens no būtiskākajiem veselības pamatiem. Un izglītība patiešām maina dzīvi. Tā ir svarīga, lai mazinātu sociālo, ekonomisko un politisko nevienlīdzību, bet vēl tā ir ļoti svarīgs resurss individuālās attīstības līmenī, proti, izglītot cilvēks patiesībā nodarbojas ar sevis pilnveidošanu, individuāciju, galā savu potenciālu īstenošanu un īstenojot savu iekšējo potenciālu, sasniedzot dzīves mērķus un iekšēju harmoniju. Mēs faktiski sasniedzam arī veselību, jo veselība ir no vārda vesels. Tātad harmonisks apvienots no tā veselumā. Dzīves apstākļi atspoguļo arī plašāku sociālo ekonomisko nevienlīdzību. Nu, proti, slikti mājokļi, tā skaitā pārapdzīvotība, apkurs trūkums, mitruma vai pelējuma iedarbība. Tas viss ir saistīts ar virkni negatīvu veselības problēmu. Gan elpoceļu slimības, gan garīgās veselības problēmas. No kā? No tā, ka visu laiku jāatrodas svešu, nevēlamu, nepatīkamu cilvēku sabiedrībā, no kuras nav iespējams izvairīties. Nav šī privātuma, jo dzīvesvieta ir ne tikai fizisks patvērums, bet arī drošība, stabilitāte un privātums. Ja, un tās ir vērtības cilvēka dzīvē. Nodarbinātība un darba drošība, nu, tur gan diezgan acīm redzami, jā, bīstamas profesijas, nelaimes gadījumi, nāves risks, bet to risina parasti ar veselības un drošības regulējumiem un darba vietas, jā, tātad ar ierobežot drošību pret veselības apdraudējumiem, ja tiek kaut kādā veidā kompensēts, un tur parasti vairāk maksā un tā tālāk, bet arī bezdarbs apdraud veselību. Tam ir psiholoģiski ietekme, jo tur ir trauksme, nedrošība, pazemināts pašvērtējums un depresija, kā arī finansiāls problēmas, nav naudas par ko dzīvot, tur ir parādi, kredīti un citi satraukumi. Sociālā kopība, jeb kohēzija, kā vēl viens faktors - savstarpējās uzticēšanās un cieņas pastāvēšana kopienā un plašākā sabiedrībā. Nu, Latvijā ar to ir diezgan liels problēmas. Mums ir sašķelta divkopienu sabiedrība. Arī tajā kopienā, teiksim, kas ir it kā nosacīta monoetniski, nav jau tādas kopienas, bet nosacīta šeit analītiskai vienkāršībai, paņemsim to tā. Arī tur jau nav tās kohēzijas. Tur cilvēki ir ļoti individualistiski un zems uzticības līmenis vienam otram, sabiedrībai, valdībai un tā tālāk. Un tā tālāk. Nu, lūk, un sabiedrībā, kur ir lielāka šī kopības sajūta, lielāka kohēzija, tā palīdz aizsargāt cilvēkus un viņas veselību, jo mums nav vienalga vienam par otru. Un parasti, kur ir liela nevienlīdzība, tā sabiedrība ir ar mazāku kopības sajūtu, un tur ir vairāk vardarbīgu noziegumu, un ir augstāks arī mirstības līmenis, jo cilvēki vienkārši nerūpējas. Tur uz ielas kāds nokrīt, visi iet garām. Konfliktu politiskās ekonomikas teorija apgalvo, ka strādnieku šķiras sliktā veselība ir tieši kapitalistiskās eksploatācijas sekas un rezultāts. Tomēr pēdējo 100 gadu laikā ir jāatzīst, ka kapitalistiskajās valstīs veselības līmenis ir krietni uzlabojies. Un te Viljams Kokerhems, tas ir šodienas viens no lielajiem teorētiķiem veselības socioloģijā, raksta, lai gan kapitālisms pēc savas būtības ir nevienlīdzības sistēma, paradoks ir tāds, ka nepārprotami tas ir bijis savienots ar būtiskajiem vispārējā dzīves līmeņa un veselības stāvokļa uzlabojumiem. Mūsdienās lielākajā daļā attīstīto valstu tradicionālajie veselības rādītāji, piemēram, paredzamais dzīves ilgums, angliski life expectancy un zīdaiņu mirstība, infant mortality, nekad nav bijuši labāki. Šie rādītāji ir tiešām sasnieguši savas virsotnes. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas mūža ilgums ir kļuvis par 6 gadiem garāks. Šie 6 gadi nozīmē ļoti daudz. Tagad, 23. gadā, pēdējais mērījums, ko es skatījos, ir sasniedzis vidējais dzīves ilgums 75,5 gadi, un tas ir par 10 gadu ilgāk nekā pensionēšanās vecums, to ir jāņem vērā. Sievietēm tie ir 80,4 vidēji, vīriešiem 70,4 vidēji. Atšķirība 10 gadi parāda katastrofālo nerūpēšanos par sevi un savu veselību, kas ir izplatīta vīriešu vidū. Visi tie mīti par stipro dzimumu beidzās ar -10 gadiem dzīves.
Tāpēc nu, ir aicinājums pārskatīt vīriešu priekšstats par sevi un par savu dzīvi savā ķermenī, proti, tankā, ar kuru var braukt un atbraukt līdz kapsētai 10 gadus ātrāk. Bet, lai ilustrētu šo visu mehānismu, mums ir jāvēršas pie postpadomu stāsta. Nu, te jāatzīst, ka tas ir stāsts, pie kura es nonācu rakstot savu doktora darbu par Latvijas iedzīvotāju veselības uzvedību un dzīves kvalitāti, jo es uzdūros pētījumiem par to, kā Padomju Savienībā, kas arī bija pieskaitāma pēc kara pie rūpnieciski attīstītajām valstīm, un kuras daļa Latvija arī bija, vienā brīdī sāka reģistrēt paredzamā mūža ilguma samazināšanos un paaugstināt zīdaiņu mirstību. Ja šo zīdaiņu mirstību, teiksim, es neņemos skaidrot, tad šo samazināšanos, dzīves ilguma samazināšanos vīriešu vidū, tieši vīriešu vidū, jāapsvitro. To gan gribētos paskaidrot. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Latvijā vīrieši sastāda 46% iedzīvotāju, sieviešu tā tad ir 54%. Latvijā vīrieši ir mazākums, aizsargājamā suga. Un tās ir tieši sekas dzīvē totalitārajā sabiedrībā ar visām no tiem izrietošiem jaukumiem. Nu, te jūs redzat propagandas bildes, veselīgie padomju pilsoņi, brīnišķīgie padomju ārstī. Nu, paskatīsimies, kā tad bija patiesībā. Kokerhems, lai pamatotu savu šo pētījumu, raksta, ka viens no nozīmīgākajiem notikumiem pasaules veselības mērījumos 20. gadsimta beigās ir šī dzīves ilguma samazināšanās bijušajā Padomju Savienībā un Austrumēropā. Tā bija veselības katastrofa iesaistītajām personām un sabiedrībām, bet tā ir arī intriģējoša mīkla sociologiem. Nu, un te jūs redzat Kokerhema grāmatu Health and Social Change in Russia and Eastern Europe. Un šī grāmata tad arī kļuva par pamatu maniem, manai, lai es iedziļinātos šajā tēmā. Tur vēl papildus ir dažādi ar šo tēmu saistītie raksti. Skatāmies. Tātad šai situācijai mūsdienu vēsturē nav precedenta. Nekur citur rūpnieciski attīstīto valstu vidū veselība kopumā nav pasliktinājusies. Tātad nevis uzlabojusies. Tā vietā, lai uzlabotos, tā bija pasliktinājusies. Tomēr līdz šim nav līdz galam saprotams, kāpēc šāds modelis šajā reģionā radās 20. gadsimta beigās, kā arī nav izstrādāta kāda plaša literatūra pētījuma par šo fenomenu. Nu, lūk, un izrādās, ka tur ir kaut kādi acīm redzami iemesli. Nu, pirmkārt, riska faktori. Pie tiem pieder pārmērīga alkohola lietošana, smēķēšana un nepilnvērtīgs uzturs. Un nevajag stāstīt pasakas par to, ka padomu laikā saldējums bija garšīgāks, un gaļa bija gaļīgāka, sieras sierīgāks un piens pienīgāks. Tas viss tā bija daļai tāpēc, ka nebija vēl moderno pārtikas apstrādes tehnoloģija, bet tas nenozīmē, ka gaļa sastāvēja, teiksim, desa sastāvēja no gaļas. Tur bija daudz stāstu. Es pats atceros, kā manā padomu bērnībā es nodzīvoju Padomu Savienībā līdz pat 14 gadu vecumam. Tā kā atceros visu to, nu, kad desa varēja sastāvēt no toaletes papīra daļai un tā tālāk. Nu, kaut kāda, nezinu, tur papīra atgriezumiem. Nebija tur tā, ka jautājums par to, vai desa sastāv no gaļas, bija ļoti interesants atklāts jautājums. Ja? Tāpat to desu vēl vajadzēja dabūt kaut kur. Nebija tā, ka viņi tur veikalā stāvēja. Viņu vajadzēja noķert, paspēt nopirkt pirms visu izpērk. Tā kā pārtikas kvalitāte ir pārspīlēta, laukos var būt cits stāsts, tāpēc, ka laukos viss nodarbojās ar pārtikas pašaudzēšanu, lopi, labība, dārzeņi, viss pārējais. Tur es pieļauju, tiešām pārtika bija izcila, bet nu arī, tā teikt, tas ir vairāk minējums nekā pētījumos apstiprināts. Tātad, padomu cilvēki dzēra, smēķēja, ēda destruktīvi. Nu, kāpēc tā? Šo riska faktoru izcelsme ir sociālajos apstākļos un uzvedības modeļos. Nu, un tad, ko mēs zinām? Pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienībā bija kļuvusi par militāru lielvaru. Padomju Savienība lielos daudzumos ražoja ieročus, tankus, raķetes, lidaparātus, taču tā nevarēja apmierināt savu civilu iedzīvotāju vajadzības. Īpaši daudz vairāk par valsts subsīdijām, pārtikai un mājokļiem. Tie garantēja tā saukto iztikas dzīves līmeni. Iztikt varēja. Un te jūs redzat bildes no padomu veikaliem, kur ir sakrauts kaudzēs konservu buņģis ar vienu un to pašu zīmi vai kaut kādu citu produktu. Te jūs redzat rindas veikalos. Tās rindas, redziet, tur
pārdevēja skaita kaut ko, sver kaut ko un tā tālāk. Te jūs redzat, atkal cilvēks atnācis uz veikalu, tur kaut kādas sulas burkas. Nu, tā sula nevienam nav vajadzīga, tāpēc ka cilvēki nepārtiek tikai no sulām. Te jūs redzat pilnīgi tukšus veikalu plauktus, jā, kaut kādus, nu, vienlaikus sauklis, tomēr mēs esam kodola lielvalsts, wow! Un tā tālāk. Nu, visnotaļ apšaubāmi. Nu, tad sabrūk Padomju Savienība. 91. gads, jā, notiek visas tie procesi. Latvija atgūst neatkarību. Nu, varētu domāt, nu, tātad sliktie padomu laiki beigušies, un tie bija tiešām drausmīgi laiki. Tas bija totalitārs režīms, un nevajag to visu izskaidrot. Tas, ka laukos bija labs ēdiens, nenozīmē, ka cilvēki vispār kopumā labi dzīvoja. Un tā tālāk, un tā joprojām. Padomu režīms bija totalitārs okupācijas režīms, kas Latvijas valstī neko labu neizdarīja. Un visi tie meli par to, ka tika veidota kaut kāda fantastiska rūpniecība un tā tālāk, pilnīgs muļķības. Latvija bija brīnišķīgi attīstīta agrāri industriāla valsts vēl pirms Padomu Savienība te atnāca un viss sagrāva. Tā kā mīts par to, ka te atnāca padomu režīms un es kaut kāds brīnums radīju, ir tieši tas arī mīts. Paskatieties, salīdziniet mājas, kādas ir Rīgas klusajā centrā un kādas ir Rīgas mikrorajonos, un jūs sapratīsiet atšķirību. Vienā gadījumā tur ir skaista arhitektūra, otrā vienkārši betona kastītes ar dažādu līmeņu nodrupumu, kas tagad tā diezgan krāšņi izskatās. Tā teikt, atšķirības starp pieeju un kvalitāti. Nu, tas arī jums diezgan lielā mērā paskaidros, kāpēc padomu režīmu nekādā gadījumā nevajag idealizēt. Tiesa, tas, ko padomu režīms izdarīja, diezgan kvalitatīvi. Tas radīja patiešām jaudīgu izglītības sistēmu, kur izglītība tik tiešām tika piedāvāta ļoti augstā kvalitātē. Protams, tā bija ideoloģiski iekrāsota izglītība, par to šaubu nebija. Un tomēr, kas attiecās uz eksaktējām zinātnēm, bet arī lielā mērā uz sociālajām zinātnēm, tā bija nopietna izglītība, kuras resursus mēs tagad pēdējo 35 gadu laikā esam kvalitatīvi nodeldējuši. Nu, protams, mūsu izglītības sistēma būtībā izaug no padomu sistēmas, un tās neatrisinātās problēmas ir arī mūsdienu neatrisinātās problēmas. Ja? Nu, lūk. Bet dzīves ilgums samazinājās 91. gadā un turpināja samazināties. Kāpēc? Jo cilvēki nokļuva drausmīgā situācijā. Padomu režīms gal galā visiem totalitāriem režīmiem, ja visiem cietumiem, ir viena laba īpašība. Tur ir režīms un tur ir pārtika. Tātad tur izdzīvot var. Un skatieties tagad rādījumus. Lūk, kur ir 79. 80. gads, jā, un tad ir 91., 92., 93. Paskatieties, 79., 80. jā, 61,5 Krievijā, un tad pēkšņi 59 Latvijā, 63,6, 61,6. Šādi rādītāji 59 gadi un tāpat virzienā bija iepriekš tikai Otrā pasaules kara laikā. Vēlreiz atgādinu salīdzinājumam. Kur mums ir šie 90. gadu dati, un tas, ko es nesen te pieminēju, kas ir Latvijas tagadējais 75,5. Jā, pasties, tas ir tagad. Tagad ejam šo pašu rādītāju padomu laikā, kur ir 75 tikai Uzbekistānā vai tikai Baltkrievijā. Atsevišķi reģioni vai Armēnijā, kur varbūt šis viss skāra mazāk, bet pamaniet atkal nākamo. Visur, kur bija 75, tur 91. un 92. gadā ir kritums. Nevis pieaugums, bet kritums. Vērtīgi pamanīt. Jā, Latvija, Igaunija un Lietuva likumsakarīgi atradās pasaules kara skartajos reģionos, un līdz ar to tur dzīves ilgums, protams, ir zemāks. Bet zems viņš ir arī Kazahstānā, Kirgistānā un Āzijas valstīs, kur attiecīgi. Jā, un pievērsiet uzmanību, ka pa kreisi vīrieši, pa labi sievietes, tātad tie 75 gadi attiecās uz sievietēm, bet vīriešiem ir 61. Milzīga atšķirība. Postpadomu stāsts. Kokerhems piedāvā 3 iespējamos skaidrojumus šai šokējušai dzīves ilguma tendencei. Pirmkārt, padomu veselības politika, tas ir saistībā ar komunistiskā režīma analīzi, tad ir sociālā stresa teorija, un tad ir veselības dzīvesveida teorija. Nu, tātad šī trešā ir paša Kokerhema teorija.
Nu, un Slavojs Žižeks, mūsu brīnišķīgais slovēņu filozofs, atzīst, ka mēģinājums veidot sociālistisku sabiedrību izrādījās pilnīgi izgāšanās. Te jūs redzat 90. gadus un Padomju Savienības krišanu, tās ir barikādas Maskavā uz ielām, kur armija tika nostādīta pret iedzīvotājiem un tanki bija pret vienkārši cilvēku pūli. Un tad bija jautājums, vai tanki brauks virsū cilvēkiem. Bet dažiem uzbrauca, upuri tur bija, bet principā viss beidzās mierīgi bez šaušanas un masveida upuriem. Likās, ka Padomju Savienība ir kritusi līdz 2014. gadam, kad Putina fašistiskā Krievija iebruka Ukrainā un faktiski turpināja risināt Padomju Savienības sadalīšanās jautājumus. Tātad būtībā Padomju Savienība sabrūk tieši tagad. Jo Padomju Savienība tā bija sistēma, kur Krievija ap sevi pulcēja savas satelītu valstis. Pašlaik Krievija ar vienu no šīm satelītu valstīm karo, un pārējās ir tai vai citā neutralitātes vai atkal alianses pozīcijā ar to pašu Krieviju, bet tas arī iezīmē visu šo pēdējo šķēlumu. Nu, mēs esam Eiropā, kā visi zina, atdalījušies no Krievijas, cik vien vispār iespējams atdalīties dzīvojot viņiem blakus. Veselības sistēmas parādījās, vadījās pēc marksistu-leņinistu programmām kapitālismu pārveidošanai sociālismā. Marksistu-leņinistu mērķis bija izveidot bezšķiru sabiedrību un tādējādi izbeidzot kapitālistisko apspiešanu, eksploatāciju, izbeidzot privātu īpašumu, izņemot kaut kādas personiskās lietas, piemēram, apģērbu, izbeidzot darbinieku atsvešināšanos, tas, ka cilvēkiem jāstrādā ar personiskam piebildījumam, nevis peļņai vai naudai. Nu, protams, varētu uzdot jautājumu, kāpēc nauda nevarētu būt personiskais piepildījums, bet nu labi. Izbeidzot arī ekonomisko trūkumu, sociālistiskā utopija bija tāda kā pārpilnības teritorija, kur nauda nebūs vajadzīga. Padomju valsts izveidoja valsts mēroga veselības piegādes sistēmu, ja veselības aprūpas sistēmu, kas nodrošina bezmaksas ārstēšanu. Vietējās poliklīnikas un sākotnējais primārais aprūpas šis te izsniegšanas punkts un avots, no kura tiek nosūtīti cilvēki uz augstāku līmeņu pakalpojumiem. Un pakalpojums dažos lauku apvidos ārsta vietās sniedza ārsta palīgi jeb feldšeri. Padomju veselības aprūpe kopumā bija zemākas kvalitātes salīdzinot ar rietumiem, lai gan pastāvēja salīdzinoši modernas telpas un labi apmācīti ārsti. Lielākā daļa slimnīcu bija slikti aprīkotas un tām bija nepietiekams arī piegādes. To tur visi tie pētījumi apstiprina. Medicīnas profesionalitāte tika uzskatīta par daļu no ideoloģiskajām saistībām. Padomju valdība nodrošināja katastrofāli zemes algas. Un te atkal viena pasaka. Ka ārsti tur saņēma nekādas naudas. Tas bija mazāk nekā autobusu vadītājs. To pētījumu apstiprina. Un tas bija zems sociālais status. Tomēr nevajag pārspīlēt valstī, kur galvenie varoņi ir strādnieks un kolhoznieks. Inteliģenti vienmēr bija tie tur, kas nestrādā cienījama cilvēka darbu. Kaut kādi tur grāmatu lasītāji un visādi citi mērgļi, kas jau tur tā lāga pastrādāt nevar. Lūk, tas attiecās arī uz ārstiem. Lai gan, teiksim, ārsti atsevišķos gadījumos tomēr baudīja nedaudz cienījamāku statusu. 1987. gadā vidējā alga veselības aprūpes sniedzējiem bija 71% no vidējā valsts rādītāja. Tas ir Mezencevs un Imičevskas pētījums. Padomju valsts šķiru vienlīdzība bija maldinoša. Elites grupām, partijas VDK un augstākā līmeņa direktoriem bija radīta sava medicīnas sistēma ar daudz augstāku kvalitāti. Lai saņemtu labāku aprūpi, pacienti parasti nesa dāvanas vai deva kukuļus medicīnas personālam, māsiņām, doktoriem, visiem citiem. Galu galā tas izvērtās par otro ekonomiku. Atkal skatu pētījumus, kur tas viss tiek pētīts un apstiprināts. Tad rezultātā bezmaksas padomju medicīna īsti nebija par velti. Padomju medicīnas sistēmā izdevās novērst epidēmijas un lipīgās slimības, bet šī sistēma darbojās slikti, saskaroties ar hroniskām slimībām un to cēloņiem 20. gadsimta beigās. Bez tam padomju valsts paternālisms veicināja šo viltus drošības sajūtu un neuzmanīgu rīcību saistībā. Ka aptuveni tur, kas tā medicīna viss izglābs un ka valsts vispār par visiem rūpējas. Un tas tā nebija, tāpēc jau tā traģēdija krītot padomju savienībai bija tik milzīga,
Kā cilvēki paļāvās, ka tur tā valsts zina, ko dara, plāns tur ir un virzamies visi droši. Nekur droši nevirzamies. Virzamies droši kā Titaniks pretīm aizbergam. Līdz pirmajam lielajam krakšķim, caurumam, bortā un kopējai koleģiālai grimšanai, kas arī beigās tur bija. Kokerhems secina, tādējādi mirstības pieauguma reģionā izraisīja nevis padomju stila veselības politika, bet gan nespēja atrisināt kardiovaskulāro slimību problēmu un traumu pieaugumu. Cenšoties identificēt galveno paaugstinātas mirstības cēloni, daudz liederīgāki izrādās sociālā stresa un veselības dzīvesveida skaidrojumi. Saskaņā ar sociālā stresa skaidrojumu, kritiskais veselības faktors ir personas atrašanās vieta sociālajā hierarhijā. Tātad, ja ir augstāks sociālo-ekonomiskais status, tas pasargā no negatīvo faktoru ietekmes. Bagātajiem gluži vienkārši ir vairāk sociālo un psiholoģisko resursu, lai tiktu galā ar šādiem notikumiem, ja tie gadījumā arī notiek. Labklājība un panākumi ir galvenais pašcieņas un iespēja avots, kas pozitīvi atspoguļojas individu fiziskās un garīgās veselības rādītājos. Un otrādi, jo zemāks ir sociālo-ekonomiskais status, jo mazāk iespēja pārciest stresu un jo lielāks ir kaitējums individu veselībai. Krievijas un Austrumēropas sabiedrības iedzīvotājiem viņi piedzīvo ievērojumu stresu. Komunismu sabrukums izraisīja fundamentālas ekonomiskas, politiskas un sociālas pārmaiņas. Un te nevar viennozīmīgi teikt, ka šis makro līmeņa stress ir galvenais cēlonis, jo, piemēram, tāda Čehija, kas arī ietilpa padomu blokā, piedzīvo it kā tās pašas izmaiņas, bet tās vīriešu dzīves ilgums pieauga, nevis samazinājās. Nu, nezinu, vai tam ir sakars ar čehu mīlestību uz pašdarināto alu vai kā citādāk, bet mēs redzam, ka sociālais stress dažos gadījumos skaidro, bet Čehijas piemērā neskaidro. Nu, Kokerhems saka, ka stresa ietekme iespējams ir netieša, ka tas veicina neveselīgu dzīvesveidu un tādējādi samazina dzīves ilgumu. Tad arī stresa skaidrojums nedara. Nu, tad mēs ejam pie trešā, ja pie veselības dzīvesveida skaidrojuma. Te jums ir lielā bilde. Bildē ir rakstīts, ka health lifestyles, ja veselības dzīves stili, ir interplay between life choices and life chances. Un tie no jums, kas uzmanīgi lasa, jūs apakšā redzat agency and structure. Un te jūs redzat aģentūras un struktūras debatu vēlreiz, un te jūs redzat Bourdieu habitus, un te jūs redzat visas citas tur prakses un tā tālāk. Veselības dzīvesveids definīcija ir šāda. Kolektīvi ar veselību saistītas uzvedības modeļi, ar kuru pamatā ir dzīves izvēles, tātad life choices no cilvēkiem pieejamām atbilstoši viņu dzīves iespējām, life chances. Dzīves izredzes ietver vecuma, dzimuma, rases, etniskās piedarības, ietekmi un citus mainīgos lielumus. Dzīves izvēles veido vispārēju veselības prakses modeli, kas tad arī kopumā rada šo dzīvesveidu. Bet tur vesela nodaļa jums grāmatā būs, jūs tur to visu lasīsiet. Šeit tas tikai tā garām ejot. Tātad struktūrāli ierobežojumi, kas izriet no dzīves apstākļiem, var būt dominējošais faktors veselības dzīvesveida operacionalizācijā. Operacionalizācija tas ir konkrēti jēdzieni pielietojumi socioloģijas teorijas ietvaros. Dzīves apstākļi neatstāja cilvēkiem daudz izvēles iespēju. Ir jāpakļauj sevi neveselīgiem apstākļiem un praksēm. Austrumēropā bija iespējams slikts veselības dzīvesveids. Cilvēkiem bija maza kontrole pār savu uzturu, pār ekoloģisko piesārņojumu vai vidi, kurā smēķēšana un pārmērīgā alkohola lietošana bija pilnīgi normāla. Cigaretes bija lētas un pieejamas lielos daudzumos. Cilvēki smēķēja visu to draņķi, pēc tam smēķēja visur, kur vien varēja. Un saistībā starp dzīvesveidu, kas saistīts ar alkohola lietošanu un vīriešu virstības pieaugumu, ir īpaši izteikti. Līdzīgi otrā pasaules kara indikatoriem. Un alkohola lietošanas apjoms bija satriecošs. 1988. gadā nodokļu ieņēmumi no degvīna pārdošanas veidoja 35% no padomju budžeta. Un tā tas izskatījās. Tur, kur cilvēki rekurētām pudelēm ir, tas bija vesela cīņa. Tur, kad deva tikai divas pudeles vienās rokās, un tad tur bija tie, kas laimīgi dabūjuši, un tad tie jau tur ap stūri skrien un tā teikt dzer to visu. Un te jūs redzat priekšplānā alus tirgotavu, kurai blakus jau jēga pārdzērušie ir atlūzuši un izskatās, ka pārējie procesā uz to pašu stāvokli. Tad, kad nevarēja iegādāties alkoholu, īpaši Gorbačova pretalkohola kampaņas laikā, tad cilvēki izmisumā dzēra pilnīgi jebko. No koka lakas, jā, kur ir politūra viņa sauca,
auto bremžu šķidrumu un odikolonus. Un to, ka tradīcija turpinās, jūs varat redzēt vēl Rīgas parkos, tur, kur cilvēki bez nodarbošanās un tā tālāk. Jā, redzat, tur uz pudelītes datums ir 2022. Tā ir reāla fotografija. Un tie ir tie paši odekoloni, ko dzēra padomju alkoholiķi. No turienes tā ideja. Tas, protams, nav uzturā paredzētais spirts. Kāpēc viņi ražo, vispār nav skaidrs, vai tas ir vienkārši kāda. Kāda jēga no šiem ražojumiem, jo cilvēki viņus dzer, nevis lieto parfimērijā. Tāpēc, kad pamēģiniet pasmaržot, kas tur ir iekšā, to lietot parfimērijā, nevar saprast, kā var. Bet, acīm redzot, ir tādi paradoksi. Gan totalitāri ierobežojumi, bieži vien absurdi un pompozi, gan posttotalitārais haoss cilvēkos ieaudzināja bezcerības un bezspēcības sajūtu. Smaga dzeršana tika pasniegta kā disidentisks dumpis vai kā alkoholiska epifānija, un tad tā kļuva par bēgšanu, kā tādu kā iekšēju emigrāciju. Un tur arī atrodas padomju un postpadomju vīrieši šajā iekšējā emigrācijā, kur nevis risina problēmas, nevis runā par tām un iet terapijā, kā to dara visa modernā pasaule, bet gan piedzerās un izliekās, ka nekas nenotiek. Jeb tradicionālais sauklis, jā, tad, kad vienam ir depresija, tad otrs saka, ai, taču, ko tur ņemies, sadomājies, tu nezini, kādas muļķības, brauc pie manis uz laukiem, strādās no rīta līdz vakaram, nebūs laika domāt par tādām muļķībām. Lai gan atrašanās svaigā gaisā un sparīgs fizisks darbs tik tiešām iekustina lietas un liek ķermenim un garam sajusties labāk, neārstēta depresija un depresijas ārstēšana tikai šādā veidā un noliegums nepie kā laba nenoved. Tātad mēs secinām, ka galvenais sociālais faktors, kas nosaka pusmūža strādnieku šķiras padomi vīriešu ilgmūžības samazināšanos, ir viņu veselības dzīvesveids, jeb health lifestyle explanation. Tas nodrošina uzvedības parametrus smagai dzeršanai, smēķēšanai, nekritiskai diētai, tātad ēd, ko pagadās, un tam, ka dzīvo cilvēki bez sporta, bez vingrinājumiem. Šis neveselīgais dzīvesveids ir pārdzīvojis pārēju no komunismu uz postkomunismu bez lielām izmaiņām. Tas ir Koherhēma lielais secinājums. Un šodien tas darbojās kā nāvējošs spēks, kas saīsina to cilvēku dzīves ilgumu, kuri joprojām ievēro šīs te vecās normas. Lūk, tagad pārējām pie garīgās ja veselības socioloģijas, kas saistīta ar mentālajām slimībām. Un te jūs redzat grāmatu klāstu Cultural Sociology of Mental Illness, tad ir Madness and Civilization, Andrjus Kalva lielais pētījums Sociology of Mental Disorder, Sociology of Mental Health and Illness un tā tālāk un tā tālāk. Pasaules veselības organizācija raksturo garīgo veselību kā labklājības stāvokli. Tātad pievērsiet uzmanību. Šis ir mentālās veselības, jeb garīgās veselības definīcija, kas ir labklājības stāvoklis, kurā indivīds realizē savas spējas, spējas tādā nozīmē kā potenciālu, tiek galā ar ikdienas dzīves stresu, var strādāt produktīvi un auglīgi un spēj dot ieguldījumu sabiedrībai. Šo definīciju jūs atradīsiet arī tajā semināra tekstā, kas jālasa. Droši varat tur vēl ar papildinājumiem, skaidrojumiem. Un definīcija atbilst dažādām interpretācijām dažādās kultūrās. Mentālās veselības traucējumi parasti ir saistīti ar ievērojumu stresu vai invaliditāti sociālajās, profesionālajās vai citās svarīgās darbībās. Tomēr garīgi traucējumi nav. Vienkārši sociāli devianta uzvedība, piemēram, politiski, reliģiski vai seksuāli, kas neatbilst kaut kādiem kopējiem sabiedrības normatīviem, un nav arī konfliktēšana starp individu un sabiedrību, garīgie traucējumi. Tas viss ir garīgie traucējumi tikai tad, ja tur ir iesaistīta disfunkcija, par kuru mēs jau runājām. Personības traucējumi tiek diagnosticēti, ja simptomi parādās divās vai vairāk psihiskās funkcionēšanas un uzvedības jomās. Tātad, lūk šīs jomas. Pirmkārt, kognitīvā joma. Izkropļot neelastīgu domāšanas un pasaules uztveres modeļi, emocionālā joma. Sakāpināts jūtīgums, intensīvs jūtu pārdzīvojums vai tieši pretēji. Atsvešinātība, bezjūtīgums, kā arī labilitāte, svārstības starp šīm divām galējībām. Nejūt neko, un tad pēkšņi kaut kādas dusmas, skumjas, ilgas vilšanās, vientulības sajūta, un cilvēks burtiski jūg prātā no šīs emocijas spēka.
Un starppersonu attiecības, grūtības saskarsmē, komunikācijā un sadzīvē ar citiem, kā arī impulsu kontrolē. Šī kontrole ir pārmērīga vai tieši pretēji nepietiekama. Garīgā veselība un kultūras konteksts. Kolektīvismu kultūras uzsver, kā grupas harmoniju, savstarpējo atkarību, un paškritiku un sociālās saistības. Šīs kolektīvismu kultūras tātad ir iesaistītas aktīvā dialogā starp to pārstāvjiem. Un viens no pētījumiem, arī ko Skalste citē, ir, ka Meksikas kultūras lielais uzsvars uz tās augtajām paplašinātajām ģimenēm, jeb extended families, aizsargā no garīgām slimībām, piedāvājot sociālo atbalstu un tādējādi samazinot hronisku stresu. Jā, šeit ir pasniegta šī atbalstošā roka cilvēkam, kurš sēž un ir saskumis un ir sevi ierāvies un tāds. Un savukārt šīs individuālismu kultūrās, pie kurām pieskaitām arī mūsu kultūra, prioritizē personisko autonomiju, pašpietiekamību, unikalitāti un individuālo sasniegumus. Un tad, ja tur ir garīgās problēmas, tad mēs tās kvalificējam kā personiskas neveiksmes un vainojam cilvēku. Nemāki dzīvot, nu tad tev ir tā mentāla slimība. Un tādējādi tiek palielināta izolācijas un kauna sajūta un palielinās arī stigmatizācija. Garīgā veselība. Divas svarīgas axiomas. Visās sabiedrībās ir sastopami indivīdi, kur uzvedība tiek uzskatīta par nepieņemamu un citiem nesaprotamu. Viņi ir nodēvēti par jukušiem vai trakiem. Augšā jūs redzat grupas pentagrammu solistu, kurš tā teikt ir slavens ar savu trako izskatu, un apakšējā bildē jūs redzat dziedātāju Nīnu Hāgenu, kuru tieši tāpat apzināti eksploatē savā skatuves tēlā šo te, nu, jā, nenorma. Novirzes no normas ir deviāns. Bet otra axioma, kas ir ļoti būtiska, ir tāda, kā psihisko traucējumu simptomi, kas neizskatās tā, kā jūs tajās bildēs redzat, ko cilvēki īstenībā slēpj. Ja? Dēļ šī momenta viņi slēpj, viņi nestāsta, nesaka, tur sevi. Tā tad psihisko traucējumu simptomi ir diezgan izplatīta parādība. Aptuveni 31% pieaugušo darbspējīgā vecumā saskaras ar diagnosticējumu slimību, un 20% iedzīvotāji piedzīvo smagus vai pat īpaši smagus traucējumus. Sociālajām grupām, subkultūrām ir atšķirīgi priekšstati par to, kāda uzvedība ir saprotama un pieņemama. Piemēram, tāda pusauģa draugi, kurš lieto narkotikas, nu, te es pieļauju, ka visizplatītākā narkotika ir kanābis, tātad smēķē zālīti, varētu uzskatīt, ka zālītes smēķēšana ir saprātīgs veids, kā samazināt stresu vai izklaidēties. Tomēr viņu uzskatiem ir maza ietekme uz narkotiku lietošanas publiskajām definīcijām. Līdzīgi vienas baznīcas locekļi var uzskatīt sievieti, kas sarunājas ar Jēzu par svēto. Turpretī citas baznīcas locekļi uzskatītu viņu par garīgi slimu. Arī uz kuru baznīcu mēs ejam, tajā mēs vai nu esam svētie, vai esam trakie. Šo tabulu jūs redzat arī mācību grāmatā. Es viņu šeit ieliku vienkārši tāpēc, lai parādītu atšķirības starp medicīnisko un socioloģisko modeļu. Nu, tātad socioloģiskais modelis saka, ka garīgās slimības tiek diagnosticētas ar subjektīvu sociālu spriedumu palīdzību. Tie nav objektīvi, un tā ir taisnība. Garīga slimība, nu, ir kaut kāda bioloģiskie simptomi, ko var tur noteikt pēc smadzeņu darbības, pēc kaut kā cita serotonīna daudzums un tā tālāk, bet tās saistības tur diezgan vienam ir, vienam nav, un tā tālāk. Tā tālāk. Garīgā slimība atspoguļo gan individu bioloģiju, gan viņa uzvedību, gan arī konkrēto sociālo vidi. Tas, kurš ir traks vienā vidē, nav traks citā vidē. Atcerieties to, lūdzu. Es vārdu traks lietoju šeit, protams, vienkārši izklaides nolūkos, tāpēc, ka atgādinu, ka tad, kad mēs runājam par garīgo slimību, vēsture, kur ir tā Andrija Skala grāmata Madness in Civilization. Madness, tas ir trakums, ārprāts. Nu, tātad tā ir ārprāta studijas, ārprāta antropoloģija. Tāpēc vārdu traks ir šeit domāta tieši šādā ārprāta arhaiskajā apzīmējuma nozīmē. Ja, nevis, lai kādu stigmatizētu, tā tik vēl trūka, lai socioloģijas lekcijās kāds tiktu stigmatizēts. Nu tad lūk, mēs nonākam līdz Rozenhāna eksperimentam. Un Rozenhāna eksperimentā mēs redzam, mēs te izpētīsim divas lietas. Rozenhāna eksperimentu, nu, tātad, ko viņš tur mēģināja parādīt, kā tad darbojās šī te, mentālās veselības sociālā definīcija. Un vienlaikus mācīsimies arī saprast šefa šo te marķēšanas teoriju. Es viņu te nosaucu par marķēšanas teoriju, tāpēc, ka viņu arī literatūrā tā reizēm sauc. Latviešu valodā nav laba veida, kā to labeling theory atveidot.
Ja? Tāpēc te viņi ir marķēšanas, te viņi ir etiķešu līmēšanas, te viņi ir birku karināšanas teorija. Viss tas nozīmē vienu un to pašu. Vienkārši latviešu valodā to tā nevar kārti pateikt. Tātad ir slavens Davida Rozenhāna eksperiments, kas tika veikts, lai pārbaudītu diagnozes derīgumu. Rozenhāns ar 7 asistentiem, tad kopumā 8 viņi tur bija, devās uz 12 psihiatriskajām slimnīcām un sūdzējās par balsīm galvā, bet visādi citādi rīkojas normāli. Slimnīcas visus 8 pseido pacientus diagnosticēja kā garīgus slimus un pieņēma viņus ārstēšanai. Pēc uzņemšanas šie viltīgie sociologi uzvedās pilnīgi normāli. Nu, respektīvi, neuzrādīja nekādus simptomus tam, ka viņiem tiešām būtu balsis galvā vai kā citādāk. Un rezultātā aptuveni trešdaļa īsto pacientu teica, ka, nu, ne, jūs te zēni krāpjaties. Bet medicīniskais personāls nepamanīja neko neparastu saistībā ar šiem pacientiem. Kāpēc? Ja? Un tas radīja šo te. Rozenhāns, protams, par to visu uzrakstīja. Ka viņi 8 veseli cilvēki aiziet, saka, ka dzird balsis galvās, un kā tad nozara reaģē. Un tad, kad publicēja to, ka 8 cilvēkus absolūti mierīgi, bez īpašas pārbaudas pieņēma un diagnosticēja kā garīgi slimus, izraisīja, protams, skandālu. Psihiatri teica, nevar būt, ka sistēma ir tik ļoti caura, nevar būt, ka mēs vienkārši paņemam 8. Un te ir jāatcerās, ka cilvēki parasti psihiatriskās klinikās ierodās labprātīgi, tāpēc, ka viņi lūdz palīdzību. Ja? Šie ir tie cilvēki, kas labprātīgi atnāk uz kliniku un saka, man ir balsis galvā. Nu, loģiski, ka viņi tiek uzņemti un viņi tiek pētīti. Tas, kas netika darīts, netika apšaubīts, ka viņiem tās balsis ir. Un to jau tas Rozenhāns mēģina parādīt, ka nu, nevar tā tik ļoti vienkārši visas tā, respektīvi, nav tik elementāri ar to mentālo veselību. Nu, lūk. Un tagad nozara saka, labi, taisam otro posmu, sūtiet vēlreiz, mēs skatīsimies, kurš ir, kurš nav. Rozenhāns piekrīt, sūta uz citu slimnīcu un aicina tātad identificēt eksperimentu 3 mēnešus ilgi. Nozara identificē 42% jauno pacientu kā pseido pacientus. Redziet, gandrīz pusi noraida, jā, nu, mazliet mazāk par pusi. Problēma bija tikai tā, ka Rozenhāns nevienu nekur nebija sūtījis. Viņš maldināja viņus vēlreiz. Un tas, ko parādīja, ka tas viss ir dziļi subjektīvi. Ja, protams, pat ja viņš būtu uz kādu sūtījis, nu tie nekādā gadījumā neveido 42% no visas pacientu plūsmas. Ja mēs tur pieņemam, ka gada laikā tur vairāk simti, ja ne tūkstoši tur iziet cauri, tad cik tur jābūt tiem 42%? Tie ir 10, ja ne 100. Ja. Nu, ļoti daudz. Nu, tā tad arī nereālistiski. Nu, tad, lai te mazliet nomierinātu sakarsušos prātus, var teikt, ka sociologi drīkst izmantot šādas maldināšanas metodas, ja to pamato zinātniskā pētījuma dizains, un tam ir izglītojoša vai praktiska vērtība. Šajā gadījumā tas, protams, tā ir. Nu, lūk, kas tad notiek? Kāda ir Kādas ir galvenās pretenzijas? Tā ir pirmkārt apstiprinājuma kļūda, kad pseidopacienti tiek apzīmēti kā garīgi slimi, un viņu uzvedība patīk dienas, tiek interpretēta kā simptomi. Pacienti tiek depersonalizēti un ārstēti ar aizdomām, uzsverot to, kā birkas var izkropļot šo miedarbību. Ja? Kad viņi jau ir nodefinēti kā slimi, nu, mēs to tūlīt visu apskatīsim detalizēti, izvērsīsim. Un grūtības izbēgt no šīm etiķetēm. Neskatoties to, ka viņi uzvedās pilnīgi adekvāti pēc diagnozes uzstādīšanas, viņiem bija grūti pārliecināt slimnīcas personālu, ka viņi nav slimi. Un, tas parāda, cik lipīgas ir šīs psihiatriskās birkas. Un kā atcerēsimies tomēr, ka cilvēks nav birka, ja, un ka viņi nevar identificēt to, kā mēs uz viņu skatāmies, viņš ir kas plašāks. Rozenhāna eksperimenti parāda psihiatriskās diagnozes subjektīvo raksturu un tās atkarību no sociālajām ekspektācijām, no tā, ko mēs sagaidām, kas tur būs. Viena no simboliskā interakcionisma apakšteorijām ir šī te marķēšanas teorija, kas piedāvā tieši šādu pieeju. Te jūs redzat tās birkas, es viņas ieliku kā bildi, lai tad būtu visiem skaidrs. Tie ir tie uzrakstiņi, kas piesieti pie apģērba veikalā, kur rakstīta cena un viss kas cits. Rozenhāna eksperiments piedāvā kritisku ieskatu šīs teorijas ierobežojumos. Nu, tātad, ko paredz marķēšanas teorija? Viņi saka, ka slimības lielā mērā ir sociāls konstrukts, kas rodas, kad sabiedrība kādu apzīmē par garīgu slimu. Šefs saka, ka
Priekšstats par noziedzību, deviāciju un garīgām slimībām veidojas kā sabiedrības reakcija uz krasi atšķirīgu uzvedību. Kad kāds tiek apzīmēts kā garīgi slims, notiek šīs etiķetes internalizācija. Cilvēks pieņem to, ja, un te es izmantoju bildi no filmas 90. gada vai 91. neatceros vairs. Cape Fear, kur galvenajā lomā ir Roberts De Niro, kurš tēlo tādu riebekli Max Candy, kurš tur tiek cietumā turēts, un tad viņš iznāk ārā un atriebjās visiem, sakot, ka tā, jūs man te... Jo viņš bija notiesāts par kaut ko, laikam, ko viņš trīsti nebija darījis, vai kaut kā tā tur bija, nu, ka viņš tāpat nebija diezko labs cilvēks, bet notiesāja viņu, acīm redzot, tur tā negluži korekti. Par to viņš bija apvainojies, un tad tur visiem drausmīgi atriebās. Nu, vienkārši viņš pieņēma šo te. Nu, ja jūs mani saucat par ļaunu, tad es būšu tieši tik ļauns, cik kā jūs te uzskatāt. Un tā arī tā būtībā tās teorijas internalizācijas jēga, ka tas ir pašpiepildošs pareģojums. Ja, kad, ja tu esi garīgi slims, tad tu dienas beigās arī sāc uzvesties kā garīgi slims. Rezultātā etiķete, šis stereotips, nevis kaut kas cits, nosaka to, kā sabiedrība uztver un izturās pret personu. Un pirmā kritika - šefa teorija pārāk uzsver ideju, ka pati etiķete izraisa deviantu uzvedību. Nu jā, tomēr Rozenhāna eksperiments liek domāt, ka marķēšana nevienmēr noved pie tā, ka indivīds internalizē etiķeti. Jā, garīgās slimības nevar reducēt tikai uz šo te birku, jo pseido pacienti faktiski nekad arī nekļuva garīgi slimi, neskatoties ne uz kādām etiķetēm. Nu, tā tad automātiski šī marķēšana nenoved pie novirzes. Jā? Marķēšana neizraisa garīgās slimības. Otrs - nepareizs diagnozes problēma. Dombiedri nebija garīgi slimi. Bet tā ideja, ka tās slimības ir sociāli konstruētas un trauksējuma faktiskā esamība nav tik ietekmība, tas ir trūkums. Un tātad mēs, ja mēs redzam kādu kā traku, tad mēs vairs nepārbaudām, ir viņš vai nav viņš. Mēs jau viņu redzam tā. Un Rozenhans iebilst, ir jāspēj atšķirt patiesu garīgu slimību no etiķešu piemērošanas. Proti, dīvainai, bet patiesībā neslimai uzvedībai ir tiesības eksistēt. Un te, kā piemērs ir Bovijs ar savu spēli starp nevar saprast vīrietis, sievieti, kas tas vispār ir no Zemes nācis, no citas planētas, sarkani mati, tāds absolūti dīvains izskats. Tas bija viņa skatuves tēls. Psihiatriskās slimnīcas kontekstā darbinieki pieņem, un tas ir diezgan pamatoti, protams, ja, ka visi pacienti ir garīgi slimi un attiecīgi interpretē visu, ko viņi dara no slimības viedokļa. Un tad sanāk, ka pats šķietami normāla lieta, nu, kad pacients tur ar blociņu staigā un raksta piezīmes, viņiem izskatījās pēc grafomānijas. Nu, kāpēc viņš raksta piezīmes? Viņš pētnieks, viņš pētniecības dienas grāmatu raksta. Nu tā, kas izskatās, ka kaut kāds tur ar grafomāniju slims. Grafomānija tā ir neatvērām tieksme rakstīt kaut kādu bezsakaru. Nu, par grafomāniem sauc sliktus rakstniekus, kas saraksta kaudzi lapušu, kur pēc tam nevar lasīt. Tur, nu, bezjēdzīga, slikta literatūra. Jā. Nu, un kad eksperimenta otrajā posmā darbinieki cerēja atrast pseidopacientus, viņi atkal līdzīgu uzvedību interpretēja kā garīgās veselības pazīmes. Nu, prestīvi, ka uzvedībai nav nozīmes, nozīme ir tam, kā mēs uz to skatāmies. Ar stigmu vai bez, ar šo te birku skarināšanu vai bez. Nu, lūk. Trešā kritika - etiķetes iezīmē, jeb līmē institucionālais konteksts. Tad viss tā teorija saka, ka birkas karina sabiedrību, bet tā nav taisnība. Rozenhāna eksperimentā tika parādīts, ka etiķetes karina pati iestāde, pati struktūra, un tā jau ir varas izpausme. Proti, mums ir vara nošķirt veselos no slimajiem, un tad, kad mēs to darām, tad mēs paši ar savu varu vēl pastiprinām, lai tas viss pielīp. Nu, lūk, tātad etiķetes pielipa nevis tāpēc, ka pacienti tās internalizē, bet tāpēc, ka savā miedarbībā ar pacientiem klīnikas personāls lielā mērā vadījās pēc šīm etiķetēm. Nu, lūk, un to apstiprina arī Gofmana darbs Asylums par psihoneiroloģiskām slimnīcām, kuras viņš, Gofmans jau tagad vairs ne Rozenhāns, sauc par totalitārām institūcijām, total institutions, kurā indivīdi ir nošķirti no ārpasaules un dzīvo stingri reglamentētu dzīvi. Un tur Gofmans runā par depersonalizāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka individuālais paštēls tiek sagrauts un aizstāts ar stacionāru pacienta reducēto identitāti, kas pielāgota šeit institucionālajai dzīvei. Cilvēkam vairs nav statusa, nav vārda, nav sejas, ir tikai pacients, nu, kas tur funkcionē klīnikas noteikumu ietvaros. Kritika numur 4.
Marķēšanas teorija neskaidro, kāpēc daži indivīdi pretojas etiķetei un neintegrē. Pseidopacienti, kuri tiek hospitalizēti ar kļūdaini piešķirtu šizofrēnijas diagnozi, nepakļāvās. Tā vietā viņi turpināja uzvesties normāli, neskatoties uz to, ka viņiem tā diagnoze ir. Tātad indivīdi nevienmēr nekritiski pieņem šīs etiķetes pat vidē, institucionālajā. Daži no viņiem var tām nepakļauties un saglabāt neatkarīgu identitāti. Lai gan marķēšanas teorija ļoti labi ilustrē to, kā etiķetes ietekmē individu uzvedību. Nu, proti, tajos gadījumos, kad tur taisnība, jā, tā teorija strādā. Bet viņi nevar paskaidrot gadījumus, kad tā nenotiek. Proti, marķēšanas teorija ignorē tos faktorus, kas ietekmē individu reakcijas šo te etiķeti. Tātad atšķirības socializācijā, kur ir audzis, kā audzis, atšķirības attieksmē, ja, kādas individuālas pārliecības un iespējas. Un, piemēram, pie iespējām tad pieder labāka izglītība, spēcīgākas sociālās saites un lielāka kontrole pār savu publisko tēlu. Un tad etiķete nelīp. Postmodernisms, nākamā tēma - neviendabīgums, daudzveidība, atšķirība, realitātes dekonstrukcija un sociālā konstruēšana. Un te mēs runājam par intertekstualitāti un stāstījumu patiesību, ja? Nu, tātad narratīvo patiesību. Fiksētās identitātes sabrukumu un to, ka zināšanas ir vara. Tas radies viss ir apgaismības periodā. Mēs runājam par modernitātes rašanos, kur mūsdienu biomedicīna tika attīstīta un kļuva dominējoša. Tur ir struktūrālais funkcionālisms, konflikta teorija, politiskā ekonomiskā teorija, simboliskais interakcionisms. Tie visi ir teorētiskie ietveri, kas ir saistīti ar apgaismības kustību. Ja? Tad jūs redzat bildē The Enlightenment, a Revolution in Reason, jeb apgaismība, revolūcija prāta jomā. Apgaismība uzsvēra sistemātisku saprāta pielietošanu kā pasaules izpratnes līdzekli. Un tas notika divos līmeņos - zinātnes un zinātniskās metodoloģijas attīstībā, kā arī masu izglītības izplatībā saprātīga un brīvā autonoma indivīda, ja mūsdienu pilsoņu idejas rašanās tur notika. Nu, lūk, pārēja no pirmsindustriālās uz industriālo sabiedrību, industriālā kapitālisma uzplaukums un pārēja no pirmsmodernā uz moderno laikmetu. Tas ir tas, kas tur notiek. Tas radīja specifisku ideoloģiju, kuras diskursus un prakses, ko varētu saukt par apgaismības pasaules uzskatu. Ja? Un šis pasaules uzskats ir arī mūsdienu biomedicīnas modeļa pamatā. Tātad socioloģiskās teorijas uzdevums bija interpretēt un izprast mūsdienu sabiedrību un šo te rūpniecisko civilizāciju. Par to, tad, kur ir Gidensa grāmata Making Sense of Modernity, jeb mēģinājums saprast, padarīt iedzīgu modernitāti. Nu, lūk, modernitāte daudz dinamiskāka nekā jebkurš iepriekšējais kārtības veids. Tur ir transformācijas kapitālisms, tas ir mūsdienu ekonomika, kur tad attīsta pastāvīgas tehnoloģiskas inovācijas. Tas ir darbs ar dabas pasauli, tās pārveidošana, urbanizācija, eksploatācija, kas nostiprina priekšstats par cilvēku varenību salīdzinot ar dabu. Tā ir nacionālās valsts dzimšana, kā progresīvākā vadības forma, masu demokrātija, kā jaunas politiskās institūcijas forma un globālais karš kā jauna militārā konflikta forma. Militārās tehnoloģijas kļūst ar vien mehānistiskākas, līdzīgākas mašīnām, parādās ložmetējs, kur šaušanas efektivitāte un sistemātiskums aizstāja individuālo varonību. Tagad, lai nogalinātu pretinieku, vienkārši vajag daudz šaut, nevis būt meistarīgam. Karaspēks ir kara mašīna, kur katrs pilda savu standartizēto uzdevumu. Pat karavīru formas, kas kādreiz bija identitātes un piederības līdzekļi, uzsverot valsts un statusu, jā, tādas spilgtas, pamanāmas uniformas, lai ģenerāļi komandējot kaujas varētu redzēt, kur ir kurš karaspēks. Tagad ir cita nozīme, tur jau ir izdzīvošana, tur ir kamuflāža, krāsas atbilst videi. Nu, Otrajā pasaules karā jūs redzat šeit Otrā pasaules karavīru uniformas. Tātad dominē pieklusināti akvareļu toņi, kas ļauj saplūst ar vidi. Postmodernisms ir kritiska atbilde uz šīm te modernitātes lielajām neveiksmēm. Zinātne noved pie pasaules kara un genocīda. Tik lēsts, ka Otrā pasaules kara upuru skaits ir 75 miljoni. Tas nebūtu iespējams bez zinātniskas pieejas ieroču ražošanai. Neticams necilvēcības, piemēram, Aušvicas gāzes kameras, atkal zinātnes izgudrojums cilvēku iznīcināšanai ir nāves fabrikas. Japānas atombumba arī. Un Oppenheimers savulaik ir teicis, ka tas ir skumji, ka 3 gadsimta fizikas kulminācija ir masu iznīcināšanas ierocis. Nu, tā tad parāda, ja, kur tad mēs to zinātni esam aizveduši pie
tā, ka tā kļūst par kalpo nāvei, nevis dzīvei. Nu, lūk, modernisms paļāvās uz lielajām patiesībām, kopīgām vērtībām, kas tika uzskatītas par universāli nozīmīgām. Postmodernisti savukārt apšaubīja visus šos ideoloģijas kā patiesības režīmus, un postmodernisms koncentrējās uz to tā visa dekonstruēšanu, apgalvojot, ka šīs vispār pieņemtās patiesības kalpo konkrēti interešu grupām. Postmodernitāte pastiprina refleksivitāti, jā, šo apšaubīšanu, nenoteiktību. Nu, jā, jo nav vairs nekādas tādas vienotas noteiktības. Noteiktības vietā ir tikai interpretācijas. Postmodernisti runā par zinātnes socioloģiju, un šī zinātnes socioloģija atklāja zinātnes faktiski sociālo izcelsmi, un šo ideju tad arī viņi pārņem. Viņi tagad visas zinātniskās zināšanas interpretē kā tekstu. Jā, un te redzat, tas grāmatas rakstīts The Social Production of Scientific Knowledge. Zinātnisko zināšanu, sociālā producēšana. Valoda ne tikai apraksta realitāti, tā rada realitāti, kas notiek, ja, kas veidojas to aprakstu rezultātā. Un tādējādi tas ir ideoloģiskais centrs, kas kontrolē savu stāstījumu un arī valodu. Un tad šī ideoloģija, kura tiek kontrolē stāstījumu, kontrolē rezultātā arī pašu realitāti. Tas, kā mēs par realitāti runājam, veido šo realitāti. Noķeriet šo. Tas ļoti, ļoti, ļoti būtiski ideja. Tas, kurš kontrolē stāstījumu, tas kontrolē arī realitāti. Un postmodernisms tieši tāpēc apšauba visu un visus stāstījumus, jo viņš saka, ka nu, mēs nevaram zināt, kurai ideoloģijai kas tur kalpo, mums tas ir jāizskata. Un dekonstrukcija šajā gadījumā ir kritiska nozīmes analīze, kas atklāja veidus, kā redzēt, un saprast un kontrolēt realitāti. Dekonstrukcija kā metode. Narratīvs tad ir paliek kas? Paliek nevis lielais narratīvs, lielā patiesība, bet subjektīvā mazā patiesība. Un tie ir arī šie slimības narratīvi no iepriekšējās lekcijas. Un līdz ar to ir nevis viens lielais stāstījums, narratīvs, bet ir daudz subjektīvo mazo narratīvu. Un tad postmodernā socioloģija ir pagātnes izpratne par veselības aprūpes, tad visa dekonstrukcija, un tā vietā mēs fokusējam uz dažādām konkurējošām patiesībām, interpretācijām, redzēšanas veidiem. Un te klajā nāk biovāra kā jēdziens, jo dekonstrukcija nepieciešama, lai atklātu spēku, kas ietverts pieredzē un zināšanā veselības nomā. Protams, zināšanas ir vara. Un te Foucault raksta, Power is everywhere, diffused and embodied in discourse, knowledge and regimes of truth. Vara ir visur. Tā ir izkliedēta un iemiesota diskursā, zināšanās un patiesības režīmos. Un Foucault arī to jēdzienu biovara ir radījis. Ārsti un eksperti vara caur zināšanām, spēks caur zināšanām. Biovara ir tehnoloģijas un paņēmieni, kas regulē cilvēku un sociālos un bioloģiskos procesus. Un tad postmodernisms sākotnēji bija liberāla prakse un drosmīga varas kritika ar simpatizēšanu marksismu virzienā. Daļa no postmodernisma pievilcības tobrīd bija tā, ka tas bija ļoti ērts ideoloģiskās kritikas un protesta instruments. Biopolitikas dzimšanā Foucault norāda, ka pārvaldības biopolitisko tehnoloģiju uzplaukums ir paplašinājis politisko kontroli un varu pār visiem galvenajiem dzīves procesiem. Medicīna ir iedzīvotāju uzraudzība un disciplinēšana ar veselības ideoloģijas palīdzību. Nu, lūk, un Debora Luptone savā grāmatā Medicīna kā kultūra raksta caur ķermeni un tā uzvedību valsts aparātu, piemēram, medicīna, izglītības sistēma, psihiatrija un likumdošana, nosaka uzvedības un darbības robežas, sadalot tās, sodot tās struktūras, kas pārkāpj noteiktas robežas un tādējādi padarot sabiedrības institūcijas produktīvas un politiski un ekonomiski noderīgas. Tātad visai šai disciplinēšanai mērķis ir produktivitāte, nodokļi un viss tas. Veselība kļūst par simulākru, kaut kas, kas tiek simulēts, kļūst par realitātes kopiju, kas zaudējusi savu sākotnējo šo klātbūtni, sākotnējo pamatu. Tas ir peldošs apzīmētājs ar mainīgām nozīmēm, kas ir apkopotas nozīmes, un tas ir pakļauts nepārtrauktai, nemitīgai mērīšanai un skenēšanai. Nemierīgai tāpēc, ka trauksme izsaucošai. Un te mums ir ideja par dabisko skaistumu, kā dabisks izskats, tā ir viltus ideja, kas vienkārši ir prasmīga mārketinga rezultāts. Nu, tas ir, protams, paradoks, tad, kad jums ir jāliek make-ups, lai dabūtu dabisku izskatu. Nu, dabisks izskats neparedz make-upu, ja? Bet mārketings to apvieno.
Līdzīgi svarīgāks ir veselīgs izskats nekā veselība, helsisms, noteikts jaunas tendences rietumu kultūrā, diētā un bieži vien pārmērīga vingrošana. Un šī te visa evanģelizācija, ja, kad veselības sludināšana, kā tādas jaunās ticības sludināšana, tad tur veselības reliģijas arī nosacīta. Veselības, nu, tur joga, tur vēl kas. Un veselība tā ir personiskās atbildības rezultāts. Personiskās morāles simbols. Veselības stāvoklis korelē ar cilvēku pašdisciplīnas un pašprezentācijas tikumiem. Ja? Un tad, ja tu esi resns un ēd junk food, nu, tad tas ir tāpēc, ka tu esi slinks un tev nav rakstura. Tāda ir šīs ideoloģijas uzstādījumi. Tam visam vēl ir sakars ar tagadējo postpatiesību. Un sakars ir tāds, ja postmodernisti būtu apstājušies pie tikai literāro tekstu vai pat mūsu kultūras simbolu interpretācijas, tas vēl būtu pusbēda. Viss būtu bijis kārtībā, bet viņi tur neapstājās. Tālāk viņi ķērās pie dabas zinātnēm. Un Līja Makintārs te raksta, ka tas arī faktiski nogrāva visu to patiesības ideju, ka sabiedrībā, tur, kur mēs runājam par kultūru, tur mēs varam daudz eksperimentēt, tur tiešām tie narratīvi ir daudz un dažādi, bet dabas zinātnēs narratīvs ir viens, un tas ir saistīts ar zinātniskās metodas pielietojumu, lai atrastu faktus un no tiem izdarītu secinājumus un veidot, būvēt teorijas, kas ir tās augtās evidence-based theories. Bet postpatiesības apstākļos tam visam nav nekādas nozīmes, un par to mēs runāsim pēdējā lekcijā, tāpēc, ka patiesība ir nograuta, patiesības tādas vienas, pie kuras visi turās, vairs nav. Tas, kas sākās kā drosmīga eksperta autoritātes kritika, varas un ideoloģijas dinamika zinātnē un medicīnā, beidzās ar secinājumu: zinātnē nav monopola uz patiesību. Tas ir krasi kļūdains secinājums, kādā nozīmē zinātnē ir monopols uz zinātniski radītu patiesību. Protams, ka patiesības ir dažādas, ir vēl arī subjektīvā, emocionālā patiesība, ir vēl arī reliģiskā pārdzīvojuma, misticisma patiesība, bet ir jēdzīgi diskutēt par to, kā tās visas ir savstarpēji saistītas, bet atņemt zinātnē zinātniskumu nozīmē ko? Tas parāda to, ka propagandai un politikai nav mērķis zināt patiesību, bet kontrolēt to, ko sauc par patiesību. Ja? Tas ir galvenais politiskās manipulācijas pamats. Nevis kontrolēt faktus, bet kontrolēt to, ko sauc par faktiem. Tā ir daudz lielāka vara. Tāpēc, ka tad var vakar teikt vienu, šodien kaut ko citu, un katrā brīdī apgalvot, ka tas, ko es saku tagad, tā ir patiesība. Aizmirstiet visu pārējo. Un tad izrādās, ka viss ir izrāde, viss ir mahinācija, viss ir joks. Un no šejienes mēs varam tikai secināt, ka tad, kad āksts kļūst par karali, tad nevis viņš pats kļūst nopietnāks, bet gan pils pārvēršas par cirku. Gijs de Bors raksta savā darbā The Society of Spectacle, jeb izrādes sabiedrība. Viss, kas reiz tika tieši piedzīvots, nu ir kļuvis tikai par reprezentāciju, pasīvu identifikāciju ar aizvietoto patieso darbību. Un sociālās dzīves vēsturi var saprast kā samazināšanos no patiesas miedarbības uz miedarbības izskatu, ja? Tātad no dzīves uz Instagramu. Kas ir reāls un kas nav, kas ir daļa no izrādes. Un savā filmā Jokers 2019. gadā Tots Filips šo jautājumu noved līdz galējiem punktam. Nu, lūk, un Timotejs Snaiders raksta: fašisti mīlēja saukļus, kas iedarbojas uz cilvēkiem kā tāda jauna reliģiskā pārliecība, un deva priekšroku stāstu radīšanai, nevis vēsturei vai žurnālistikai. Viņi izmantoja jaunos plašsaziņas līdzekļus, kas tajā laikā bija radio, lai radītu propagandas tauris, kas saviļņoja cilvēku jūtas, pirms vēl viņiem bija laiks noskaidrot faktus. Viņi rīkojās tātad jūtu vadīti. Tagad, tāpat kā toreiz, daudz cilvēku sajauca ticību dziļi nepilnvērtīgam vadonim ar patiesību par pasauli, kas mums visiem ir kopīga. Postpatiesība, secina Snaiders, ir prefašisms, jeb pirmsfašisms. Ar šo skaisto domu tad šodien arī savu izklāstu beidzu. Mīļie klausītāji, tiekamies nākamajā lekcijā. Paldies!